Degviela laikam tankām nepietika, bet studentiem degviela noteikti pietiks, un par to vairāk Renāta Ablīte. Labrīt, Latvija! Šodien parunāsim par jauniešiem, kuri mācās, gūst panākumus ārzemēs, bet galvenais, ka viņi ir mūsu nākotne. Rumānijā norisinājās labāko Eiropas inženieru sacensības. No Rīgas startēja komanda Rīgas Tehniskās universitātes būvniecības fakultātes studenti Kristaps Kuzņecovs, Roberts Krastīņš, Mārtiņš Līsmanis un Rasa Brūne. Piedalīšanos konkursā atbalstīja viens no Latvijas vadošajiem būvuzņēmējiem Re un Re, kas jau vairāk kārt ir atbalstījuši šādas sacensības. Re un Re tic, ka Latvijas attīstības potenciāls ir gaiši un spējīgi studenti. Tādēļ nākotnē jāsāk veidot jau šodien, ieguldot mūsu studentu potenciālu. Mēs atbalstam viņus tos, ka viņi met izaicinājumu sev, met izaicinājumu citiem. Un mēs to īpašību arī gribam, lai viņa izplatās, lai nostiprinās. Un, protams, arī šauri skatoties, lai viņi nāk pēc tam mūsu komandā pievienojas un strādā. Būvniecības firma Re un Re pamatot lepojas ar saviem projektiem, biroju kompleksiem, tirzniecības centriem, dzīvojumiem namiem, tāpēc arī šāda palīdzība studentiem, topošajiem būvu inženieriem ir ārkārtīgi svarīga. Latviju pārstāvēja 4 Rīgas Tehniskās universitātes studenti, bet vai tas nav risks šajā laikā savu dzīvi veltīt būvniecībai? Sūdzās jau īstenībā cilvēki par to, ka tiešām darba nav, bet liela daļa arī nemeklē to darbu. Es pats esmu sūtījis ļoti daudzām firmām arī pieteikumu vēstules, un es domāju, ka atbildēs. Un ļoti labs piemērs ir Mārtiņš, jo viņš pavasarī aizsūtīja 24 pieteikumus, un šobrīd viņš arī strādā. Mēs piedalījāmies ar tādu domu, lai iemācītos kaut ko jaunu, kamēr mūsu studiju biedri atpūšās pa vasaru. Mēs te pašā laikā mācāmies, piedalāmies konkursā un domājam jaunas idejas. Jūs jūtaties, teiksim, ka jūs esat tāds students un tāds jaunais cilvēks, kurš var sagaidīt labu piedāvājumu darbam? Varbūt ne gluži sagaidīt, bet pats radīt to piedāvājumu. Radīt iespēju sev strādāt, kādam citam strādāt un radīt kaut ko jaunu. Konkursā piedalījās arī viena meitene, Rasa Brūne, un viņa pārliecināta, ka konkurss tā ir tā iespēja, kur sevi var pierādīt un parādīt citiem, kas ir Latvija. Daļai mēs bijām līdzvērtīgi, bet atgriežoties vienalga tā sajūta, ka sev var vienmēr papildināt un tu vienmēr var kaut kā izaugt un kļūt gudrāks. Jūs vienā no pozīcijām ieguvāt mūsu Latvijas komandu 3. vietu. Tas ir svarīgi jums, vai tas ir svarīgi arī vēl kaut kam tehniskai universitātei vai mūsu valstī? Kā jums liekas? Grūti pateikt. Es domāju, ka jebkuram tas būt svarīgi. Gan pirmkārt mums, kad mūsu idejas tika apstiprinātas, kad viņas tika novērtētas. Un arī valstī, jo mūsu vārds izskanēja starp visām pārējām. Jaunieši no Latvijas piedalās konkursā un pierāda, ka var gūt labs rezultāts. Izrādās, ka tieši krīzes laikā var gūt lielākus panākumus. Varbūt ir kādam kādu brīdi grūtāk, bet tās ir krīzes, tās ir vislielākās iespējas kaut kur izcelties, būt labākam par citiem, kad tiešām redz, kas ir tas labākais. Ka tu ar savām zināšanām var tikt kaut kur uzreiz ar lielu atspērienu soli jau kaut kur augstāk. Un es nebūtu neredzu, ka būtu būvniecībā krīze, kas ilgsies gadiem, kad šis ir brīdis, kad pat sāksies atspērienu brīdis, jo ir jāiet kādā brīdī uz leju, lai varētu atkal iet ar strauju augšu.